Jau jūlija mēnesī gada siltākās dienas ķegumieši varēs pavadīt labiekārtotā un sakoptā vidē. Iesaistoties nevalstisko organizāciju izsludinātajos projektos, pašvaldība šobrīd sakārto ķeguma pilsētas pludmali. Pašlaik mēs ceram, ka realizēsies sekmīgi. Tātad tās lietas ir, tas, kas pašlaik ir uzsākts, tas ir gājēju ceļiņu izbūve no Liepu alejas līdz Lāčplieša ielai, cauri pludmalei. Tātad pludmales labiekārtošana, tur soliņi un tādas lietas un toaletes. Pēc labiekārtošanas darbiem atpūtniekiem būs jāņem vērā vairāk ierobežojumi. Pludmalē nedrīkstēs iebraukt ar automašīnām. Spēkritēm tiks izveidota stāvvieta Lāčplieša ielas galām. Kārtību atpūtas vietā regulāri uzraudzīs pašvaldības policija. Vai bijuši arī iedzīvotāji, piemēram, vēlmes un viņi nākušies uz pašvaldību arī runāt par šo? Ir bijušas tādas vēlmes, un es domāju, ka tas ir aktuāli, jo tā pludmale tomēr vasarā tiek izmantota diezgan daudz, daudziem cilvēkiem. Un tā nokļūšana no Lāčplieša ielas vēl daudz maz, no Liepu alejas, kur daudz cilvēku tomēr staigā, tā nokļūšana bija tāda lietainā laikā ļoti nepatīkama, teiksim tā. Pilsētas pludmali ķegums sakārto piesaistot privātās un publiskās partnerības Zied zeme līdzekļus. Projektu kopējās izmaksas ir 25 000 latu, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums aptuveni 10 000. Dats Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.